Esiet sveicināti visi šovā 103. Šis ir ikmēneša šovs, kurš iesaka mēnesī redzēto. Tātad sāksim mūzikas segmentu. Pirmais EP, ko es vēlētos ieteikt, ir no grupas Teardrinker. Viņi ir grupa no Nīderlandes, kur izpilda post-sludge, post-hardcore materiālu. Nākamais EP būs Growl no grupas Nios. Tas ir instrumentāls duo no Somijas. Nākamais, ko es gribētu ieteikt, ir EP Conchonut no grupas The Horse. The Horse ir franču, es pat īsti nezinu, bet es viņus aprakstītu kā tādus black, shoegaze, goth, kaut kādu mikstūru. Nākamais albums, ko es vēlējos ieteikt, ir Infernal Demise no Jaundice. Jaundice ir grupa no Skotijas. Viņam vēl bija pāris solīdi izdevumi, bet šis ir, kurš man visvairāk patīk. Nākamais albums, ko es vēlos ieteikt, ir Black Rain Falls no grupas Ren. Viņi izpilda tādu sludžīgu un dūmīgu metālu. Viņi ir no Londonas. Nākamais albums, ko es gribēju ieteikt, ir no grupas Blindfolded and Led to the Woods. The hardest thing about being God is that nobody believes me. Jā. Viņi ir, protams, Take Death grupa no Jaunzēlandes, jo acīm redzam, tā kā man nav iespējams neieteikt vismaz vienu death metal vai Take Death vai black metal albumu katru mēnesi kaut kādiem iemeslu dēļ, bet te nu mēs esam. Seriāls An Idiot Abroad. Seriāls sako personībai vārdā Cara Pilkington līdz. Un seriāla mērķis ir redzēt, kā šis vīrs izturēs visus posmus un izaicinājumus, kurus metīs viņa ceļā, apskatot jaunas vietas un jaunas kultūras. Vēl es gribēju ieteikt filmu Extreme Birdwatching. Man patīk, kā filma bija apvienojusi dažādas kadrus un ainas, kuras viņi bija nofilmējuši ar camcorderu un ar profesionālu videokameru. Un šī mēneša labdarība, ko es gribēju ieteikt, ir Marta. Paldies par skatīšanos. Kāds ir jūsu domas par ieteikto? Ko jūs gribētu ieteikt citiem? Atstājiet komentāros un tiekamies nākamreiz.